Starptautiskā motokrosa draudzība otrā diena. Līksmo viesi, līksmo mūsējie. Hermanis Titovs uzstādījis rekordu kosmosa trasē. Bet kas uzvarēs šeit, Šmerļa trasē? Sākas otrais brauciena 250 kubikcentimetru klasē. Iedegas divkauja starp Eiropas ekščempionu Jaromīru Čižeku 12. numurs un Reini Rešetniku 30. numurs. Lidojošais Čehs katrā ziņā grib revanšēties rīdziniekam par zaudējumu pirmajā braucienā. Ja, mūsu Reinim šajā braucienā un kopvērtējumā jāsamierinās ar otro vietu. Cīņas galā dažādu zemļu sportisti aizvedīs sev līdzi ziedus un draugu smaidus. Deviņu valstu sportisti pulcējušies Šmerlī, lai grūtajā trasē mērotos spēkiem gadskārtējā motokrosā draudzībā. Starts 350 kubikcentimetru klases motocikliem. Pirmajā aplī priekšgalā izraujas 12. numurs. PSRS izlases komandas dalībnieks Zigurds Kaļķis. Viņam neatlaidīgi seko Čehs Jaromīrs Čižeks, 5. numurs. Čižekam ir lielāka cīņu pieredze un meistarība. Lai gan Kaļķis brauc teicami, otrajā aplī priekšgalā ir Čižeks. Jā, mūsu Zigurdam panākt Čižeku neizdodas. Ar slavenā čehu motobraucēja abrīnojuma prasmi skatītāji iepazinās jau pagājušajā gadā. Tātad finišs, un Čižeks ir pirmais. Arī Zigurda Kaļķa izcīnītā otrā vieta ir liels jaunās sportista panākums. Uz redzēšanos nākamajā gadā! Padomju armijas un jūras karaflotes dienai veltītais motokross Šmerlī. No 350 kubikcentimetru klases dalībniekiem gandrīz puses sporta meistari. Jā, šādā trasē iesācējiem nav ko meklēt. Gluži kā murdā. Kad tik uz priekšu? Draugs, un ja no to redzēs tiesneši? Līderis ir mūsu izcilākais motobraucējs Reinis Rešetniks, 5. numurs. Ko? Atpakaļ? Nekā, taktikā. Vēlreiz ieskrējiens un aiziet! Līderim kā ēna seko Andris Pļaviņš, 21. numurs. Reinis zaudē sekundes, bet arī Andra Kumeļš nometis jātnieku. Rešetniks lieliski veids grūto distanci un finišē pirmais. Kārtējā uzvara. Starts motocikliem ar blakusvāģiem. Galvenā cīņa iedegas starp Rika Čečulova, 50. numurs, un Sniedzes Rasas, 51. numurs ekipāžām. Kam izturēs nervi? Kurš kuru? Vīrišķīgai
Šajā sacensībā veiksmīgāki šoreiz bija meistari Olderts Riks un Georgs Čečulovs. Starts 350 kubikcentimetru motociklu klasē. Interesantākais brauciens Padomju armijas svētkiem veltītajā krosā. Reinis Rešetniks ar numuru 5 startē uz 5. Pārdrošais jauneklis ar numuru 21 nolēmis Republikas motosporta karali gāzt no troņa. Vai Andrim Kļaviņam tas izdosies? Šoreiz ceļš uz uzvaru sevišķi slidens. Kļaviņš un Rešetniks iedalīti Vissavienības izlasē pasaules meistarsacīkstēm. Reinis paliek Reinis, pirmā vietā. Kad Rīgā tiekas A-klases futbolisti, mēs sakām lielais futbols. Kad Talsos notiek vārpas meistarsacīkstes motokrosā, droši var teikt lielais motokross. Šai trasē ir savas īpatnības. Gandrīz visu ceļa gabalu skatītāji pārredz kā uz delnas. Motokrosā piedalās vairāk nekā 100 braucēju. Patreiz distancē 350 kubikcentimetru klases mašīnas. Sportistiem jāpārvar daudz šķēršļu. Ej, nu sazini, kurš būs, kurš nebūs vārpas čempions. – 350 kubikcentimetru klasē uzvar cēsinieks Jānis Serģis. Kultūras un atpūtas parkā Padomju armijas gadadienai veltīts kross. Motosportisti mēdz teikt, ja grūti ziemā, būs vieglāk vasarā. Un grūti ir, gluži kā pie pasaku stikla kalna. – 49 mašīnas dodas cīņā 350 kubikcentimetru klasē. Sākumā priekšgalā izraujas Olderts Rešetniks, taču turpat jau ir pārējie. Bet kā būs finišā? Jā, ko tu padarīsi ģimenes spēkam? Pie mērķa pirmie ir brāļi Rešetniki. Reinis, Voldemārs un Olderts.